mežu izstaigoju, visu mežu izstaigoju, taidā kūka nadaboju, taidā kūka nadaboju. Dzēža saknis vara zovi, dzēža saknis vara zovi, sudobrenia virsudneite, sudobrenia virsudneite. Позови мистер Дицidi, позоvi mistro Dicidi, pavirsūtni laksteigola, pavirsūtni laksteigola. Iti kungi, iti ļaudis, iti kungi, iti ļaudis, nikas joina irauga, nikas joina iraug. Atit patsi diva dalsi, atit patsi diva. Maņa visur, šur, tur, tavu zeme maņa visur. Dzīdodama viņš taigoju, kā reibais Ivanādzeņš. Dzīdodama viņš taigoju, kā reibais Ivanādzeņš. Šuri, tur, tavu zeme maņa visur. Šuri, tur, tavu zeme maņa visur. Dzīdodama viņš taigoju, kā žagata pļopodam. Dzīdodama viņš taigoju, kā žagata pļopodam. Šuri, tur, tavu zeme maņa visur. Šuri, tur, tavu zeme maņa visur. Dzīdodama viņš taigoju visu cauru vasarai. Dzīdodama viņš taigoju visu cauru vasarai. Šuri, tur, tavu zeme maņa visur. Šuri, tur, tavu zeme maņa visur. Esiet sveicināti! Prieks jūs redzēt Austrumu Latvijas radošo pakalpojumu centra Zeimuris. Mācību gada noslēguma pasākuma Ievirzi vasaru. Paldies par koncerta atklāšanu folkloras studijas Vīteri, audzēkņiem un skolotājai Sandrai Starei. Aplausi Austrumu Latvijas radošo pakalpojumu centra vadītājai Jevģēnijai Kuščai. Mīļie bērni, jaunieši, vecākie, centra darbinieki un mūsu speciālisti. Esmu ļoti priecīga, ka šajā dienā esam visi kopā, lai noslēgtu šo mācību gadu, lai kopā svinētu šos svētkus. Un, protams, visus gaidām atkal septembrī, lai jauka jums visiem vasara. Labdien, dārgais ģimenes, labdien visi klātesošie. Mēs šodien esam pulcējušies šeit, lai svinētu Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra mācību gadā noslēgumu. Lai jums nekad nepietrūktu nec radošuma, nec enerģijas. Ar svētkiem, Evģēnija! Mozi eži, Dio osi eži, obeji sveši sazatika. Dio mozi eži, Dio osi eži, obeji sveši sazatika. Oi, cik tu os, oi, cik tu bos, kuražam kalašeši, kuri kalašeši. Oi, cik tu os, oi, cik tu bos, kuri kili kalašeši, kili kalašeši. Dio mozi eži, Dio osi eži, obeji sveši sazatika. Dio mozi eži, Dio osi eži, obeji sveši sazatika. Oi, cik tu os, oi, cik tu
bos, kurežum kalašeši, kuri kalašeši. Oi, cik tu os, oi, cik tu bos, kuri kili, 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 kili kalašeši. Kili, 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 kili kalašeši. Cik tu bos, kurežum kalašeši, kuri kalašeši. Oi, cik tu os, oi, cik tu bos, kuri kili, 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 kili kalašeši. Kili, 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 kili kalašeši. Oi, cik tu os, oi, cik tu bos, kurežum kalašeši, kuri kalašeši. Oi, cik tu os, oi, cik tu bos, kuri kili, 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 kili kalašeši. 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 Jāmāk tikai saskatīt, mūsos katrā dārgums mīt. Jāmāk tikai saskatīt, nāc un piebiedrojies mums. Skat, cik zils ir debes jums, raud, cik siltā saule spīd. Palīdzēsim ieraudzīt, mūsos katrā dārgums mīt. Jāmāk tikai saskatīt, mūsos katrā dārgums mīt. Jāmāk tikai saskatīt. Uzdrošinies saņem dušu, aizdzen skumjas tā kā mūšu. Bailēm saki projām šķīs, man ir lauvas lāča sirds. Mūsos katrā dārgums mīt, jāmāk tikai saskatīt. Mūsos katrā dārgums mīt, jāmāk tikai saskatīt. Prieks draudzīgs, bezbailīgs, esmu dārgums brīnišķīgs. Priecīgs, draudzīgs, bezbailīgs, esmu dārgums brīnišķīgs. Mūsos katrā dārgums mīt, jāmāk tikai saskatīt. 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 Jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem, metodiķiem, skolu. Ballējam neguļam, ballējam neguļam, ballējam neguļam, citam izturām, hei! Kur mākonī var ielikt, bet tas nav vienīgais. Nu ko,
jau 9. gadu centrs Zeimuļs apbalvo visaktīvākās ģimenes nominācijā Centra Zeimuļs gada ģimene. Šogad nominācijai tika izvirzītās 9 ģimenes. Aicinam pasniegt balvas Centra Zeimuļs vadītāju Jevgeniju Kušķu un domas priekšsēdētāju Alekseju Stecu. Šī ģimene ir draudzīga, dzīves priecīga un aktīva. Vecāki audzina 3 skaistas un mīļas meitenes. Viņa ģimenes svarīgākais ir atbalstīt, cienīt un mīlēt viens otru. Viņiem patīk ceļot, gatavot kaut ko garšīgu un kopā pavadīt laiku. Ģimenes moto – ģimene ir pirmā vieta. Aicinam Zepu ģimeni, apsveicam! Un šādiem pasākumiem ģimene vienmēr apvieno ar jaunu pilsētu un vietu apskati. Tādā veidā ieaudzot mīlestību pret savu dzimteni un dabu. Kopā ģimene piedalās Rēzeknes pilsētas Zeimuļs rīkojotos pasākumos. Aktīvi apmeklē Gors rīkotos pasākumus. Visvairāk ģimenei patīk izbraucieni ar velosipēdiem. Bērniem augot tie kļūst arvien garāki. Lielākā ģimenes vērtība ir pavadītais laiks kopā. Gan mājās, darbos, gan atpūtā. Ģimenes moto ir ģimene ir vienota komanda. Aicinam Tarakanovu ģimeni. Apsveicam! Demko ģimeni. Aplausi! Šī ģimene ar aizrautību piedalās dažādos ARPC Zeimuļs un pilsētas rīkotajos pasākumos, konkursos, sacensībās un citās aktivitātēs ārpus mājas. Ģimene ir ļoti draudzīga, saliedēta, sportiska. Sports šajā ģimenē ir pirmajā vietā. Aicinam uz skatuvi Krustu ģimeni. Apsveicam! Šī ģimene ir kā saliedēta komanda. Vecāki Laila un Guntis ar 3 mazajām puikām kopīgi piedalās dažādos pasākumos. Skrien, brauc ar velosipēdiem, orientējas, kā arī atpūtas brīžos, lasa grāmatas un skatās filmas. Visvairāk visiem kopā patīk atklāt gan Latvijas interesantākās vietas, gan ceļot ārpus tās. Ieraugot, izbaudot un piedzīvojot plašu pasauli sev apkārt. Ģimenes moto – kalniem pāri. Aicinam Skridu ģimeni. Apsveicam! Šo ģimeni vieno dziesmas un mūzika. Ģimenē mūzicē gan tētis, gan visi 3 bērni. Savukārt mamma ir ģimenes lielākais emocionālais atbalsts un spēks. Ģimene energiski piedalās dažādos ARPC Zeimuļs un Rēzeknes pilsētas rīkotajos pasākumos un aktivitācijas. Nominācija Skanīgākā ģimene, kuru vieno dziesmas, dejas un mūziku, tiek apbalvota Ločmelu ģimene. Apsveicam!
Šī ģimene audzina 3 meitas un 1 dēlu. Viņam visvairāk patīk aktīvi pavadīt laiku, īpaši ceļojot un izbaudot Latvijas skaistākās ainavas, kā arī piedaloties pilsētas pasākumos. Bērniem ļoti patīk dejot, un viņi bieži piedalās dažādos deju pasākumos. Savu ģimeni viņi salīdzina ar kaleidoskopu, kur katrs ir svarīgs un unikāls elements kopējā krāšņajā mozaikā. Ģimenes moto – kopā mēs esam spēks un iedvesma. Nominācija talantīgākā ģimene tiek apbalvota Kņazevu ģimene. Apsveicam! Šī ģimene ir draudzīga, radoša, labsirdīga, izpalīdzīga un ļoti atsaucīga. Tas ir svarīgais vairākās vērtības – pieņemšana, atbalsts, cieņa, sirdsgudrība un kopā būšana. Katram ģimenes loceklim ir savs hobijs un interese, bet visus apvieno kopīga darbošanas vasaras mājā. Ģimenei patīk kopā iesaistīties dažādos pasākumos, gan kā apmeklētājiem, gan arī pašiem organizēt un vadīt aktivitātes. Ģimenes aicinājums gadā ir tikai 2 dienas, kurā mēs neko nevaram iesākt. Viena ir vakardiena un otra rītdiena. Tādējādi šodien ir īsta diena, lai mīlētu, ticētu un galvenokārt dzīvotu. Nominācijā radošākā ģimene, kuru mērķtiecīgi audzina bērnus, investējot laiku un enerģiju, lai attīstītu viņu talantus, tiek apbalvota Gailīšu ģimene. Apsveicam! Šī ģimene aktīvi piedalās pilsētas un ārpusē Zeimuļas rīkojotos pasākumos un konkursos, motivējot dalību bērnus un viens otru. Bērni apmeklēja vairākus Zeimuļas pulciņus. Viņu moto – vienmēr uz priekšu. Nominācija aktīvākā ģimene, kas aktīvi piedalās dažādos Zeimuļas rīkotajās pilsētas pasākumos, konkursos un sacensībās, tiek apbalvota Krevicu ģimene. Apsveicam! Tagad kopbildi kaut kā sa... Apsveicam! Patiešām jūs esat visaktīvākās, visdrošākās, pašas labākās goda ģimenes. Mēs novēlam jūs saticību,